Un tagad uzmanīgi ieklausies savās sajūtās, kad es tev saku, tu esi nožēlojams. Un tagad, kad es tev saku, tu esi vērtība. Šodien pastāstīšu par Suzanas Džefersas grāmatas Baidies un tomēr rīkojies 5. nodaļu. Vēlreiz par Poliannu. Polianna ir meitene, kura spēlēja prieka spēli. Pozitīva domāšana tiek uzskatīta par nereālāku nekā negatīva. Tāpat laikā 90% no mūsu negatīvajām domām tā arī nekad nepiepildās. Suzana Džefersa jautā, ja negatīvais nav reālāks par pozitīvo, tad kāpēc justies nožēlojami, ja var justies laimīgi? Aplūkosim 2 piemērus no grāmatas. 2 sievietes, un abām viņām nomirst viņu vīri. Viena no viņām tūlīt pat ietērpjas traģēdijas mantijā uz ilgiem gadiem un gūst pierādījumu tam, ka vientuļš cilvēks nevienam nav vajadzīgs, nepamanot to, ka šo gadu laikā ir to vien darījusi, kā diedelējusi citu cilvēku līdzjūtību. Viņa ir pārliecinājusi sevi par to, ka neatradīsies neviens, kas viņu atkal spēs mīlēt. Turpretī otrā sieviete pēc sēru perioda nolēma turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Viņa sāka izmēģināt jaunas lietas, pievērsties saviem hobijiem un ar aizrautību dalījās par to ar citiem cilvēkiem. Līdz ar to viņa bija vienmēr un visur laipni aicināta. Šīs sievietes dzīve bija pozitīvas enerģijas pilna. Šajā nodaļā Suzana Džefersa apraksta kādu eksperimentu, ko viņa veica ar saviem studentiem. Kādam studentam bija jāizver acis un jāsaka skaļā balsī sev negatīvs apgalvojums. Tātad, piemēram, es esmu nožēlojams, es esmu nožēlojams, es esmu nožēlojams. Un tā 10 reizes. Pēc tam jāatver acis un jāizstiep pretī roka. Lūk šādi uz priekšu. Un tad šī psiholoģe mēģināja roku nospiest uz leju, kas viņai arī ļoti veiksmīgi izdevās. Turpretī, ja students teica sev šādus apgalvojumus, es esmu spēcīga personība, es esmu spēcīgs cilvēks, es esmu spēcīgs, tad tieši tāpat, kad atverot acis, izstiept rokos priekšu, tika mēģināt nospiest uz leju, tad roka turējās stabili uz vietas, un Suzanai Džefersai tā arī neizdevās viņu dabūt uz leju. Tā kā pamēģini šo eksperimentu, vienkārši intereses pēc un padalies ar komentāriem. Vai kā tas ir? Vai tas tiešām reāli tā arī strādā? Šis eksperiments ļoti uzskatāmi parāda, cik milzīga ietekme uz mūsu psihi ir vārdiem. Un nav pat nozīmes, vai tu šiem apgalvojumiem tici vai nē. Pietiek tos tikai izrunāt, un tavs iekšējais es tam notic. Tava zemapziņa nevērtē. Tā tikai izpilda. Tieši tāpēc subliminālu klausīšanās ir tik efektīva, jo labo vārdu vibrācijas taisnā ceļā nonāk tavā zemapziņā un transformē limitējošos uzskatus un negatīvās domas. Pozitīvi vārdi dara mūs mentāli un pat fiziski spēcīgus. Turpretī negatīvi vārdi vājus. Ja tu sev saki, es slikti jūtos, es esmu vājš, tad tieši to arī translē tavs ķermenis un tavs gars. Bet pilnīgi pretēji notiek, ja tu sev saki, lai kas ar mani notiktu, es vienmēr esmu stiprs cilvēks, un es zinu, kā ar visu varu tikt galā. Tieši to arī translē tavs ķermenis. Suzana Džefersa aicina, pārstājiet iedvest sev negatīvas domas. No savas puses varu piebilst, ka mūsu automātiskā neapzinātā domāšana 90% gadījumu pati par sevi kultivē negatīvas domas, un ar prātu šo automātisko domu plūsmu mēs nemaz nevaram kontrolēt. Un tieši tam ir domāti subliminālos translētie pozitīvie apgalvojumi, kuri taisnā ceļā nonāk tavā zemapziņā un palīdz tikt galā ar šīm negatīvajām domu plūsmām. Taču izmantojot arī savu prātu savā labā un sakot sev spēkpilnus vārdus, tie var paveikt brīnumus tevī un tavā dzīvē. Negatīvās domas atņem tev spēku un tādējādi vēl vairāk paralizē tevi no bailēm. Tomēr svarīgi ir saprast vienu lietu. Pozitīvā domāšana ir kā fitnesa programma, kas ir domāta, lai uzturētu tevi fiziski veselu. Pārtrauksi trenēties, tavs ķermenis atkal novājināsies. Pārtrauksi trenēt savu prātu domāt pozitīvi, tu atkal iekritīsi automātiskajā negatīvismā. Tas ir dabīgi, jo tas funkcionē mūsu smadzenes. Reģistrējies subliminal.lv mājaslapā bez maksas. Uz doto brīdi jau ir pieejami simtiem pozitīvi formulēt apgalvojumu, jeb afirmāciju, kuras tu vari izmantot savā ikdienā. Tās vienkārši rakstot vai sakot sev. Un, protams, šie visi pozitīvie apgalvojumi tiek atskaņoti subliminālu frekvencē.
Un šeit ir daži piemēri. Es pavisam viegli radu savā dzīvē visu, ko es vēlos. Mana pasaule ir prieka un laimes pilna. Es pašlaik radu veselīgu un starojošu ķermeni. Es piepildu savu dzīvi ar mieru un dzīvesprieku. Es ļauju savam prātam atslābināties un paplašināties. Efektīgām afirmācijām ir daži noteikumi. Tātad, tām vienmēr ir jābūt formulētām tagadnes formā. Tas nozīmē, es pašlaik ļoti labi tieku galā ar bailēm. Tāds apgalvojums, kā es tikšu galā ar bailēm, nederēs, jo tas ir nākotnes formā un tas mūsu zemapziņa to nespēja uztvert. Mūsu zemapziņa spēja uztvert tikai visu to, kas notiek tagadnē, tieši tagad. Tāpēc ļoti svarīgi šīm te afirmācijām ir būt formulētām tagadnes formā. Un jābūt noteikti pozitīvā formulējumā. Tātad, dienu no dienas auga mana pārliecība par sevi. Bet tāds, piemēram, kā es vairs nenoniecinu savas spējas, nederēs. Jo vārdiņu ne zemapziņa nespēja uztvert. Viņu uztver tikai, tad uzreiz sanāk tā, es noniecinu savas spējas. Tāpēc, ja tu pats veido savas afirmācijas, tad pievērs lūdzu šīm lietām uzmanību. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Pozitīva domāšana savā viskonstruktīvākajā formā nenoliedz sāpes un ciešanas, kas pastāv pasaulē. Taču svarīgi ir saprast, ka viss ir atkarīgs no veselīgā mēra, cik ilgi tu paliec savās ciešanās, vai kas pavisam nav vajadzīgs, ir citu ciešanās. Noliedzot negatīvo, veidojas pasivitāte. Un pasīvs tu paliec arī tad, kad esi bezspēcības un izmisuma varā. Galvenais ir zināt, ka tu vari aizvadīt ražīgu un jēgpilnu dzīvi, neatkarīgi no tā, kādi ir ārēji apstākļi. Pozitīvā domāšana sniedz tev spēcīgu atbalstu, lai tu tiktu galā ar jebko, ko dzīve tev sagādā. Dari tā, lai pār tavu dzīvi valda tavs stiprais gribasspēks, nevis sliktie brīži. Sūzanas Džefersas grāmatas Baidies un tomēr rīkojies 6. nodaļas prezentāciju skaties nākamajā video. Izmēģini subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu sublimināl.lv mājaslapā. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Facebookā, Instagramā un YouTube. Uz tikšanos nākošajā video.